Labdien! Man prieks jūs visus redzēt. Šīs dienas situācija Latvijā ir īpatnēja. Tā ir pirmo reizi, kad ir demonstrējusi valdība, kurai faktiski ir vairākums Saeimā. Vai ir valdība, kurai ir bijis parlamenta atbalsts. Vienīgais iemesls, kamēr valdība ir demonstrējusi, ir uzticības trūkums sabiedrībā. Pirmie asni ir. Šīs sarunas ir atklātas mēdījiem, tās tiek protokolētas, viedokļi tiek saskaņoti, un partijas un politiķi ir atzinuši, ka publiskā debata valdības veidošanas procesā ir ļoti nozīmīgs instruments. Tagad es mēģināšu pieskarties tām lietām, kas vēl būtu jāizdara. Ja ne viss ir izdarīts. 3 nedēļas ir pagājušas ātri, līdz 5. datumam palicis maz. Partijām atlikušajās dienās būtu jānobeidz savas sarunas, jāsastāda bilanci, jo tas, kas mums pagaidām nav skaidrs, par kādu koalīciju tieši viņas spēj vienoties. Protams, tiklīdz partijas visas būs nosaukušas savus kandidātus, tā sākot jau ar 6. datumu, es sākšu personīgas konsultācijas un sarunas ar potenciāliem valdības vadītājiem. Mēs vēlreiz gribētu atgādināt to, ko mēs kādreiz piemirstam vai arī traktējam drusku brīvāk nekā ir rakstīts pašā dokumentā satversmē. Ja mēs gribam panākt kompetentu valdību, mums ir vajadzīgi kompetenti ministri. Nevis ministri pēc atlikuma principa, bet pēc partijas kvotas. Un, protams, citēšu arī 2. pantu, 56. pantu, ministru kabineta sastāvda persona, kurus to aicina valsts prezidents. Tad man atbildība ir tā atrast kandidātu no tiem, kas tiek piedāvāti. Tie, kur vēlās pildīt šo pienākumu, lai panāktu ilglaicīgu valdības darbību. Es aicinu ministru prezidentu savu apkāršanās dienā uzstāties ar savas valdības analīzi, darbības analīzi. To varētu saukt arī par ziņojumu par stāvokli valstī, par tiem darbiem, kas ir padarīti, par tiem, kas ir steidzami jādara, lai mums būtu veiksmīgs jaunās valdības darbs. Saeima, kā likumdevējs, tas, kas izveido tiešām valdību, varētu novērtēt gan aiziejošo valdību, gan arī likt labas pamats nākošajā valdībā. Es izmantošu to pirmo uzbarīt tās tiesības un pienākumu, ka uzbarīt satversmi, tas ir nosaukt premjera kandidātu, ministra prezidenta kandidātu, kurām tad sāks valdības. Neviens netiks nosaukts ne no kāda loka, ja pirms tam nebūs konkrētas tikšanās ar šo kandidātu, ja, un konkrēti tā argumenti par to, ka viņš spēs realizēt to programmu, kur es īstenībā esmu uzstādījis. Jūs piedāvājat visu laiku uzticēties politiķiem un viņu darbam, bet uz tā fona, kāds ir šobrīd, ka ir deputāti pašvaldību un Saeimas, kuri sežot cietumā, joprojām atrodas savās amatos, joprojām Saeimas deputāts, kurš ir apcietināts, saņem atalgojumu. Tāds augsts muitas darbinieks kopā ar savu bijušo sievu saņem tādu atalgojumu un dzīvo tā, kā nedzīvo dažs labs miljonārs. Uz šīta fona jūs aicināt sabiedrību uzticēties valsts pārvaldē. Kā? Šis jautājums bija vakar arī skarts sarunās ar neatkarīgiem deputātiem, kuri norādījuši šo te, ka tas varētu būt no jaunās valdības darbiem. Es domāju, ka tas pirmkārt ir Saeimas kompetences jautājums, ja? Un jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Un es viņam jautāju, tāpat kā jūs man jautājat, es viņam jautāju, kāpēc viņi to nav izdarījuši savā pirmajā dienā, kad viņi kļuva neatkarīgi no partijām. Tas ir Saeimas jautājums. Bet kā jūs sabiedrību pārliecinās? Es domāju, ka Saeimai ir jārīkojas, un tā mēs viņu pārliecinās sabiedrību. Un 15 gadu laikā piekoptā praksa, ka prezidents tiek izvēlēts, piemēram, zoodārzā, tagad jūs atnākat un pasakat, sākam publiskas debatas, un tagad 15 gadu piekoptā praksa mainās uz beidz. Es ceru, ka jūs ticat pārmaiņām pats, ja? Un arī tas, ka ir publiskā debata, ir pirmais tāds simptoms, ka šīs pārmaiņas notiek. Un vēlreiz atkārtošu, nevienu būtisku pārmaiņu nenotiek vienā dienā. Mums jāiet lēni, solīt pa solītam, lai sasniegt savu mērķi. Lielās pārmaiņas, kas notiek vienā dienā, sauc par revolūcijām, karjeru un parasti nekādu labumu sabiedrībai nenes. Vai pastāv iespēja arī, ka jūs varētu izvēlēties kādu no kandidātiem, kurš nav bijis kandidāts partiju virzību, bet kurš jums pašam šķiet piemērotāks no koalīcijā esošajām partijām? Es varētu izvēlēties arī jūs, bet jums būs stingri, man jāpārliecina sabiedrību un jāpārliecina arī Saeimas deputāti, tieši par jums ir jānobalso un jums ir tik nav. Tas ir tā jāsaprot.
Šoreiz mēs tiešām saprotam, ka šī valdības vadītāja personīgi diezgan daudz ko nopēs. Kāda būtu jūs attieksme, vai tas būtu pieņemami, ja pēkšņi parādītos kāds iepriekš neizdiskutēts šobrīd vēl kandidāts? Es atbildēšu tā, lai mums būtu pilnīgi skaidrs priekšstats. Nebūs tā, ka sestdienas vakarā kāds parādīsies un svētdienas vakarā viņš tiks apstiprināts, nosaukts. Jebkurā gadījumā, jebkurai situācijai no tā brīža, vienalga, cik tie kandidāti būs pietiekami ilgs laiks, lai viņas publiskā telpā varētu izdiskutēt. Labi. Paldies visiem! Paldies jums!